Labdien visiem klātesošiem! Tātad es un man vēlāk pievienosies mans kolēģis pārstāvam attīstības finanšu institūciju Altu. Mums no Klimata un enerģētikas ministrijas ir uzticēts šo finansiālu atbalsta programmu ieviest finanšu instrumentu veidā. Un tad mūsu mērķis šodien pastāstīt tieši par tām niansēm, ar kurām iepriekš neesat iespējams saskārušies, kas ir saistīti tieši ar atbalstu saņemšanu finanšu instrumentu veidā. Nu, lūk, kā jau kolēģi no ministrijas pieminēja, tātad programmā ir pieejami 2 finanšu instrumentu veidi. Tās ir garantijas banku aizdevumiem un altuma aizdevumi. Uzreiz iešu uz nākamo slaidu. Pirmkārt stāstīšu par garantijām banku aizdevumiem. Kāpēc, kā jau dzirdējāt, esam tādā finiša taisnē, lai šīs garantijas varētu saņemt jau no programmas sākuma pilnīgi visi lieluma komersanti, arī lielie komersanti. Un līdz ar to redzam, ka principā šis ir pirmais un galvenais atbalsta instruments, kuru programmas interesanti varētu izvēlēties savu projektu īstenošanai. Tātad projekta finansēšana ar aizdevumu bankā. Visdrīzāk tā iespējams ir jau jūsu esoša sadarbības banka, iespējams jūs vēlaties jaunu partneri. Un finanšu instrumentā būtība ir, ka Altuma kā atbalsta sniedzējs šim aizdevumam sniegs garantiju. Tātad faktiski uzlabos šī aizdevuma nodrošinājuma pozīcija, kas varētu būt ļoti svarīgi, tīpaši tajā projekta ieviešanas fāzē, vai nekad aktīvi vēl nav izveidota un nodrošinājums nav pietiekams. Un pēc projekta pabeigšanas, tātad, ja ir sekmīgi realizēts projekts un rādītāji sasniegti, tad attiecīgi Altuma kā garantijas sniedzējs daļai samazinās garantiju, bet piemēros jūsu aizdevumu un kapitāla atlaidi. Pārskaitīs bankai šo kapitāla atlaides daļu, lai tiktu daļai dzēsts jūsu saņemtais aizdevums. Ko drīkst finansēt ar šo finanšu instrumentu? Tās, protams, ir projekta attiecināmās izmaksas. Ja šis ir ļoti svarīgi gan pie bankas, gan pie Altuma aizdevuma. Ar šo aizdevumu var finansēt attiecināmās izmaksas. Ja jums ir nepieciešams finansējums arī neattiecināmām izmaksām, tas tā var būt. Tad jāizskata iespējas pirmkārt to finansēt ar pašu līdzdalību, vai arī otrs variants, tad vienoties ar banku par atsevišķu aizdevumu tieši neattiecināmo izmaksu finansēšanai. Šīm attiecināmajām izmaksām pieejamā garantija būs līdz pat 80% no aizdevuma, bet, protams, gan jūs, gan banka varat vērtēt, izskatīt, cik tad liela faktiski, cik liela ir tā nodrošinājuma nepietiekamība vai cita aspekti, kāpēc kāda apmēra garantija faktiski projektam būtu vajadzīga. Būtiski garantija nevar būt mazāka kā tā kapitāla atlaide, ko jūs pieprasat, lai tas finanšu instruments vispār strādātu. Par citiem aizdevuma nosacījumiem faktiski jūs vienojaties ar savu banku, tā gan līdzdalību, gan termiņš, gan aizdevuma procentu likmi, tas viss būs bankas noteikts. Altuma pusē tad ir maksa par garantijas lietošanu, tā saucamā garantijas prēmija, kas arī ir noteikti ļoti draudzīga. Pirmos 5 gadus tie būs 0%. Tālāk jau stāsies spēkā mūsu garantija cenrādes komersantiem, to jau šobrīd mājaslapā var iepazīties, bet būtiskākais pirmos 5 gadus šie 0%. Un ļoti būtisks nosacījums, kas vienmēr jāatceras un jāņem vērā par to, kad drīkst uzsākt šī aizdevuma atmaksu. Un tā robežšķirtne ir projekta pabeigšana. Tad pēc projekta pabeigšanas aizdevuma atmaksu var uzsākt, bet būtiski, lai brīdī, kad mēs esam izvērtējuši, piemēram, kapitāla atlaidi, aizdevuma atlikums vēl ir pietiekams, lai būtu kam to kapitāla atlaidi piemērot. Jo nevienā brīdī kapitāla atlaidi nenonāks jūsu atbalsta saņēmēja kontā, kā fizisks naudas ieskaitījums. Tas tikai un vienīgi var tikt novirzīts aizdevuma pamatsummas daļējai dzēšanai. Jā, par garantiju metodoloģiju tātad jau izrunājām, kā ministrijas kolēģis saka, gaidām to ļoti drīz, principā līdz programmas kalvēšanai. Jā. Par Altuma aizdevumu, tātad, ja kaut kāda iemesla dēļ nevarat finansēties bankā, tad
ir pieejams altuma aizdevums šo projektu realizācijai. Tur gan tikai attiecināmām izmaksām. Faktiski mēs šobrīd neplānojam sniegt atsevišķus aizdevumus neattiecināmām izmaksām. Tātad tās būtu jums noteikti jāfinansē pašiem. Esam nolikuši slieksni altuma aizdevuma gadījumā līdzgalību tieši no attiecināmām izmaksām minimāli būs 10%. Aizdevuma termiņš līdz 20 gadiem, bet ļoti būtiski, ka mēs vērtēsim arī liederīgo kalpošanas laiku tam aktīvam, tad varam to noteikt īsāku. Un ir zināma arī šobrīd jau altuma aizdevuma minimālā procentu likme, un tā būs no 2,5% plus 6 mēnešu Eiribor. Kāpēc minimālā likmi var ietekmēt vairāki faktori? Sīkāk tālāk arī prezentācijā stāstīsim par to, kā veidojas subsīdijas ekvivalents jūsu saņemtajam atbalstam. Ja? Tātad likme var būt arī augstāka, bet tā noteikti nebūs zemāka šeit redzamu. Tāpat arī aizdevuma līdzekļu rezervēšanai ir paredzēta maksa, un tas ir 1% gadā no neizmantotās summas. Par nodrošinājumiem, tātad altuma aizdevuma gadījumā, protams, garantija paši sev nepiešķiršana. Attiecīgi, tad esam elastīgāki attiecībā uz nepieciešamo nodrošinājumu. Principā, kā jūs redzat, aizdevums var būt līdz 300% no nodrošinājuma vērtības. Un par pamatsummas atmaksas uzsākšanu nosacījums pilnīgi tāds pats kā banku aizdevumiem, ne agrāk kā pēc projekta pabeigšanas. Jā, ejam uz priekšu. Tātad kapitāla atlaides maksimālos apmērs jau rādīja kolēģi no ministrijas, un redzējām, ka tie ir dažādi, atšķirīgi. Principā tos ietekmējušie faktori ir vairāki, gan vai jūs investējat ražošanā vai transportā, gan arī uzņēmuma lielums, mazais, vidējais vai lielais komersants, un pat arī reģions. Tad, ja mēs skatāmies uz Latviju, to, kas nav austrumu pierobežu un biometāna ražošana, tad maksimālais kapitāla atlaides apmērs ir līdz 50% maziem vidējiem komersantiem, bet 45% lieliem komersantiem. Tad austrumu pierobežā, kā tā definēta šīs programmas ietvaros, kas ir Latgale un Alūksnes novads, šis maksimālās kapitāla atlaides ir nedaudz augstākas, attiecīgi līdz 65, 55 un 45%. Transportēšanai dalījums reģionos nav. Tad visā Latvijā maksimālās kapitāla atlaides ir vienādas, attiecīgi tātad mazajiem vislielākā 50%, un tad preki samazinās līdz lieliem komersantiem līdz 30%. Jā. Lūk, un tad parādās bildē vēl viens mainīgais, tas ar tūši zilo krāsu, un tā ir atbalsta intensitāte. Un te jūs redzat, ka ir atšķirīga situācijā dažādi lieluma komersantiem. Piemēram, ja mēs skatāmies uz to pašu centrā, tātad biometāna ražošana, tajā Latvijas teritorijas daļā, kas nav austrumu pierobeža, tad mazajiem komersantiem jūs redzat kapitāla atlaidi līdz 50%, atbalsta intensitāti līdz 65%. Savukārt lieliem komersantiem abi šie skaitļi ir vienādi, 45 un 45%. Ko tas nozīmē? Tālāk mēģināšu rādīt arī ar piemēriem, bet faktiski tāpēc mēs vienmēr uzsveram šo līdzi, ka jūsu kapitāla atlaidi var ierobežot arī jūsu kā komersanta lielums un attiecīgi maksimālā pieļaujamā atbalsta intensitāte. Jo mazajam tur tā rūme ir veseli 15%, cik jums var piešķirt atbalstu caur aizdevumu vai garantijas subsīdijas ekvivalentu, tad lielajam jau katrs procents, ko jums piešķir kā aizdevumu vai garantijas subsīdijas ekvivalentu, samazinās to jūsu pieejamo kapitāla atlaidi. Es iešu tālāk, lai šis varbūt kļūst vēl vairāk skaidrs. Visu laiku runājām par intensitātēm un procentuālām attiecībām, bet kapitāla atlaidēm ir noteikti arī maksimālie apmēri tīri naudiskā izteiksmē. Un tātad tas vienam projektam maksimāli programmā var būt līdz 4,2 miljoniem eiro.
Un, ja jūs realizējat tikai ražošanu, tātad ražošanai līdz pat šiem 4,2 miljoniem eiro, bet ja jūs gribat gan pieteikt atbalstu ražošanai, gan transportēšanas komplektu iegādēji, tad transportēšanas komplektam maksimāli 130 000 eiro, un attiecīgi to tad skaita nost no tiem 4,2, kas tad paliek pieejami maksimāli ražošanas atbalstam. Vai tas atšķirsies gadījumā, ja jūs finansēsieties bankā un finansēsieties automā? Lielā atbilde ir nē, atšķirības nebūs. Ja vien tas aizdevums attiecināmām izmaksām ir vienāds, tad potenciāli arī kapitāla atlaide varētu būt vienāda, bet tomēr tur ir nianses, kuras tālāk mēģināšu parādīt ar piemēru, kas, principā, cik kurā gadījumā jūsu atbalsta daļu paņems tas atbalsta instruments, attiecīgi garantija vai automa aizdevums. Lūk, piemēram, esam izvēlējušies vidējo komersantu Zemgalē. Diezgan droši vien tipisks tāds, vismaz šobrīd, potenciālais biometāna ražotājs Latvijā. Un Zemgalē, kā redzējām iepriekš, tā nav austrumu pierobeža, kā tad atbalsta intensitāte vidējiem komersantiem līdz 55%. Lai vienkāršāk runājam par investīciju tieši biometāna ražošanā, transportu šoreiz neapskatam, un mūsu piemērā tad attiecināmās izmaksas projektā ir 5 miljoni eiro. Pirmā situācija, tātad projekts tiek finansēts ar bankas aizdevumu, piesaistot automa garantiju. Mūsu piemērā arī banka finansē 90% no attiecināmām izmaksām, tātad aizdevums ir 4,5 miljoni, un banka uzskata, ka tā nepieciešamā garantija faktiski ir tādā provizoriskā kapitāla atlaides apmērā, tas ir 50%. Tālāk mēs automa pusē paredzam īstenībā, ka tas rīks tiklīdz tiks apstiprināta garantija metodoloģija būs pieejams arī publiski, aprēķinam šai pieprasītai garantijas subsīdijas ekvivalentu, tātad to atbalstu, kas tiek sniegts tieši caur garantiju, un tas aprēķina rezultāts tas ir 6%. Tātad teorētiski sākumā kapitāla atlaide, kas būtu pieejama vidējiem komersantam, ir 50%, bet mēs redzam, ka vēl 6% atbalsta jāpiešķir caur garantiju. Kopā tātad pārsniedz šo pieļaujamo 55% slieksni, un šajā gadījumā tad tas viens no risinājumiem, tad kapitāla atlaide ir jāsamazina par šo vienu pārsniegumu procentu, un attiecīgi kapitāla atlaide mūsu piemērā būtu 49%. Kā būtu otrā situācijā, ja šo projektu pie līdzīgiem nosacījumiem finansētu ar automa aizdevumu? Tātad arī 10% līdzdalība no attiecināmām izmaksām, tātad aizdevums 4,5 miljonu eiro, bet aizdevumam loģiski tiek piesaistīts vairāk valsts atbalsta līdzekļu, jo automa aizdevums sniedz pilnībā no valsts atbalsta līdzekļiem. Attiecīgi aizdevumam ir aprēķināts lielāks subsīdijas ekvivalents. Uztveršu, šis ir tikai piemērs, jūsu gadījumos noteikti faktiskie cipari būs atšķirīgi, bet piemērā tātad automa aizdevuma subsīdijas ekvivalents ir 12%. Ko mēs redzam? Šajā gadījumā kapitāla atlaidi nāksies samazināt vairāk. Ja pirmajā piemērā bankas aizdevuma un kapitāla atlaide bija 49%, tad šajā piemērā jau tā kapitāla atlaide, ko jūs saņemsiet, samazinās uz 43%. Matemātiski, ja tik cik pietrūkst no maksimālās atbalsta intensitātes mūsu vidējiem komersantam, kas ir 55%. Slaidi būs pieejami, tā kā es ceru, ka visiem pēc tam būs iespēja izsekot vēlreiz, un ja kas nebūs skaidrs, tad, protams, varēsiet droši arī mums jautāt un sazināties. Tā, tik tālu par atbalsta instrumentu. Tālāk jau nākamais tāds lielais bloks, es gribētu teikt, tā ir pieteikšanās atbalstam. Kā tikko redzējāt, mūsu slaidos vēl nav ielikts, bet tikko jau ministrijas slaidos redzējāt, tātad plānotais pieteikumu pieņemšanas uzsākšanas datums ir 10. decembris.
Tātad 10. decembrī jums, reģistrējoties mans automa sistēmā, būs pieejams šis te atbalsta pieteikums, un to ļoti vēlos uzsvērt. Pieteikums ir visiem viens, neatkarīgi no tā, kuru ceļu tālāk jūs iesiet bankas aizdevums vai automa aizdevums. Ir būtiski, ka jūs aizpildat un iesniedzat, un to iesniedz parakstiesīgā persona tieši šo atbalsta pieteikumu mans automa sistēmā, jo tā ir tāda būtiski robežšķirtne, tātad iesniegts atbalsta pieteikums ļauj, dod jums tiesības, teiksim, sākt veikt citas darbības, kas saistītas ar projekta realizāciju. Es šeit būtu uzmanīgi, Līva ļoti pareizi uzsvēra par pabeigtām darbībām, bet es aicinātu būt vēl piesardzīgākiem, jo jāsaprot arī, ka ar šo atbalstu nevarēs refinansēt jau veiktus ieguldījumus. Ja? Tātad, ja jūs jau pasteigsieties un apmaksāsiet lielu investīciju daļu, tad to nevarēs vairs finansēt ne ar bankas aizdevumu, ne ar automa aizdevumu. Tātad no šīs daļas nevarēs arī rēķināt jums pieejamo atbalstu. Tas ir ļoti būtiski, to ir vērts atcerēties un uzsvērt. Faktiski 10. decembris nav vairs tālu. Pirmā lieta, ko darīt, būtu iesniegt atbalsta pieteikumu un tikai tad veikt kaut kādas darbības, slēgt līgumus, maksāt avansus un tā tālāk. Jā, ir gan būtiski, ka pieteikums nav tikai pāris tekstīši, lai korekti un kvalitatīvu pieteikumu iesniegt, un tas arī tiktu tālāk izskatīts un rindots. Pieteikumam ir jābūt zināmā gatavībā, ir jābūt pievienotiem attiecīgi nepieciešamiem dokumentiem. Tālāk mans kolēģis arī stāstīs sīkāk, bet jau labu laiku mūsu mājaslapā bija publicēta pirmā versija tam, kā mēs šos dokumentus redzam. Tagad ar grozījumiem nedaudz dažas lietas ir precizētas, bet kopumā tas princips nav mainījies. Faktiski projektiem ir jau jābūt diezgan tuvā gatavībā realizācijai. Un tas, kas ir būtiski, ir pat pašos noteikumos noteikti šie minimālie sliekšņi, kas noteikti ir jāizpilda. Viens no tiem ir būvatļaujas esamība. Ja? Tātad, ja tas nebūs, tad mums pieteikums vienkārši ir jānorēd, jāņem no rindas ārā. Bet ir kaut kādas lietas, ko drīkst precizēt, drīkst papildināt pieteikumu izvērtēšanas laikā, bet tas termiņš maksimālais ir 12 mēneši. Tas arī noteikumos ir noteikts. Mērķis ir skaidrs, lai veicinātu to, ka projekti tiešām tiek realizēti. Ja nevis tiek aizņemta vieta rindā un kāds cits varbūt, kurš gatavs projektu nevar realizēt. Un banku aizdevuma gadījumā bankas savā pusē var strādāt, pieņemt lēmumus, un tad, kad lēmums ir pieņemts, bankas iesniedz automa garantijas pieteikumu, tā kā viņas to dara arī citās programmās, arī bez kapitāla aplaides. Būtiskākais, ka visos gadījumos šim atbalsta pieteikumam no jums, kā atbalsta pieteicēji, jāienāk mūsu automa sistēmā. Par rindošanu. Tad rindo projektus, ja pieteikumus tajā situācijā, ja šis pieteiktais, pieprasītais finansējuma apjoms pārsniedz jau to, kas ir programmā pieejams. Ir noteikts arī tāda laika mērvienība, ka faktiski mēs reizi mēnesī pārbaudam, vai pieteiktais finansējuma apjoms jau pārsniedz pieejamo, un ja tā ir, tad rindojam pēdējā mēneša laikā saņemtos pieteikumus. Redzot šeit auditoriju zālē un arī auditoriju, kas mūs vēl klausās attālināti, pieļauju, ka ir diezgan liela iespējamība, ka šajā atbalsta programmā mēs runājam par pirmo mēnesi, par pirmajām 30 dienām, ja? Bet tad ļoti svarīgi saprast, ka te tad nav būtiskākais, vai jūs iesniegsiet 10. decembrī vai 5. janvārī. Būtiskākais tātad būs šie rindošanas kritēriji tā mēneša ietvaros, un pirmais un svarīgākais ir sasniedzamais rādītājs par 1000 eiro kapitāla atlaides, un, ja gadījumā tas ir vienāds, tad otrs rindošanas kritērijs ir projekta gatavība, ko vērtē arī pēc publiski pieejamas informācijas būvniecības informācijas sistēmā, tad vai ir izpildīti projektēšanas nosacījumi. Mēs noteikti paredzam arī veidot rezervistu rindu, respektīvi pieteikums pieņemsim
informēsim jūs, ka šobrīd finansējums nav pietiekams, bet, iespējams, ja rindā atbrīvojas vieta, attiecīgi atbrīvojas finansējums, tad jums ir iespēja tomēr, ka jūsu projekts tiks izskatīts. Šis viss process tiks detalizēti aprakstīts un tuvākajās dienās, līdz pieteikuma pieņemšanas uzsākšanai mūsu mājaslapā tiks publicēts arī nolikums par to, kādā kārtībā pieteikumi tiks pieņemti, rindoti, arī ar precīziem termiņiem. Jā, tātad, ko būtiski uzsvērt, rindos projektus pēc jūsu pašu pieteiktajiem rādītājiem. Ja tātad rindošana notiek vēl pirms vērtēšanas, tātad tas rādītājs, kurš ir norādīts pieteikumā, pēc kā jūs arī ierindos. Protams, esam saņēmuši jau bažas no interesantiem par to, ka varētu pastāvēt risks, ka tie rādītāji tiek pieteikti tā kā pārspīlēti lieli, lai ierindotos augstāk. Pirmkārt, gribētu teikt, ka atceramies, ka tātad šī nav vienīgais vērtēšanas posms. Projektus pēc būtības tātad tālāk vērtēsim tehniski, prasīsim pamatot, ja tas nebūs jau pamatots pieteikumā vai tam pievienotajā dokumentācijā, šis rādītājs mums pilnīgi noteikti būs vesela kopa savstarpēji salīdzinām projektu, attiecīgi būs diezgan labi varēs identificēt tos projektus, kuri neatbilstoši būtu izceļas ar neatbilstošiem rādītājiem. Un pats būtiskākais jau ir tas, ka kapitāla atlaides piemērošanai jums būs jāparāda faktiski dzīvē, jāsasniedz šie rādītāji. Ja? Tātad, nekādā ziņā neaicinātu pieteikt nesasniedzams rādītājs, gluži otrādi. Cik ir arī no nozares dzirdēts, tas minimālais slieksnis ir gana konservatīvs, to sasniegt var. Ja tā tad vērtējiet savus projektus piesardzīgi, noteikti jau esat tajās bāzē, kad runājat ar tehnoloģiju piegādātājiem, ar certifikācijas institūcijām, validējiet pie vairākām pusēm, vai tie pieņēmumi ir korekti, lai jūs tiešām varētu tos pieteiktos rādītājus arī sasniegt un izpildīt. Lūk, tātad sarindotos projektus, kā jau minēju, mēs vērtēsim, un pirmais posms ir tā saucamā tehniskā vērtēšana, jeb tehniskais atzinums. Šajā vērtēšanas procesā vērtēsim attiecināmās izmaksas, jo, protams, jūs iesniegsiet tāli, būsiet to sadalījuši pēc savas labākās noteikti izpratnes, kuras izmaksas būtu attiecināmas, kuras nē. Skaidrs, ka mēs to pārbaudīsim, mūsu pienākums ir to pārbaudīt un nodrošināt, ka atbalsts tiek sniegts pie attiecināmām izmaksām. Un arī, protams, atbilstoši pieteicēju lielumam, reģionam, projekta veidam, noteiksim maksimālo pieejamo kapitāla atlaidi, maksimālo atbalsta intensitāti un fiksēsim šos sasniedzamos rādītājus. Tātad tajā brīdī mēs jau rakstiski gadījumā, ja jūs finansēsieties bankā, faktiski iedosim jums tehnisko atzinumu, kas būs arī ceļu karte bankai, par ko tad minēja lemt, par kādu aizdevumu apmēru. Ja? Bet, atkal uzsveru, rādītāji vairs nevarēs tikt samazināt. Ja sasniedzamais rādītājs projekta realizācijas laikā tiek samazināts, kapitāla atlaidē jūs nekvalificēsieties, aizdevumi visticamāk, jau būs jāatmaksā uz tiem pašiem vai varbūt citiem nosacījumiem. Tātad rādītāji minimālie, savukārt kapitāla atlaide, attiecināmās izmaksas maksimālās. Ja? Ja tik, cik jūs pieteiksiet, tas arī būs jūs maksimālais pieejamais atbalsta apmērs. Pat, ja projekts sadārdzinās pēc tam un sadārdzinās uz izmaksām, kas būtu pēc būtības attiecināmas, ja tāpat biometāna attīrīšanas iekārta, šis sadārdzinājums tāpat jums jāsadz būs pašiem un atbalstu vairs nevarēs uz tā rēķina palielināt. Un, ja projektā ir tādas izmaiņas pēc šī tehniskā atzinuma saņemšanas, kas ietekmē to izvērtējumu rezultātu, tad jāsaņem atkārtots atzinums. Tā noteikti ir jūsu paša atbildība fiksēt šādas izmaiņas, jo, ja nē, tad mēs kopā viņus fiksēsim sliktākajā gadījumā pēc projekta pabeigšanas pie kapitāla atlaides piemērošanas, un tad jau tas būs krietni sarežģīti.
Ko vēl būtiski uzsvērt, šis tehniskais atzinums vēl nav atbalsta lēmums, ja tas neliecina par to, ka Altuma ir izvērtējis un gatavs piešķirt atbalstu vai ka banka ir gatava piešķirt atbalstu. Tas tikai pēc projekta tehniskiem parametriem pasaka, kāda būtu jums šie pieņemamā atbalsta sliekšņi. Un tālāk tad seko tas fināla lēmums, tas ir atbalsta lēmums. Bankas aizdevuma gadījumā tas ir lēmums, ar kuru Altuma piešķir garantiju šim bankas aizdevumam. Savukārt Altuma aizdevuma gadījumā tas ir viens lēmums par Altuma aizdevumu piešķiršanu. Nu jā, un tur tad vēlreiz jau tas, kas nāk līdzi no tehniskā atzinuma, tātad sasniedzamie rādītāji nevar tikt samazināti, atbalsta apmērs nevar tikt palielināts pēc šī atbalsta lēmuma. Šis arī ir jau publicēts mūsu mājaslapā. Viens no būtiskiem dokumentiem, ko mēs vērtēsim un ko mēs aicinām iesniegt jau pie projekta pieteikuma, ir biznesa plāns. Tad biznesa plānā jūs gan aprakstat savu esošo darbību, gan daudz būtiskāk, protams, pašu projektu, tā mērķus, kādas atļaujas līdz šim ir saņemtas, kādas vēl jāsaņem, vieta, kādus pasākumus veiksiet, kādus rādītājus plānojat sasniegt. Ļoti būtiska sadaļa biznesa plānā ir izeivielas. Par izeivielām aicinam tiešām būt ļoti precīziem, konkrētiem un pamatot gan izeivielu pieejamību, to apjomus, vai un kā līdz šim, teiksim, ir certificēta biogāzes ražošana, vai kā plānojat certificēt šīs te plānotās ražības, izeivielu sastāvā, atkarībā no izeivielu sastāva. Ļoti būtiski sastāvdaļa, par kuru iespējams prasīsim papildus informāciju, ja kādas tur nebūs. Un, protams, projekta realizācijas laika grafiks, valsts atbalsta horizontālie principi un ļoti būtiski sastāvdaļa ir projekta finanšu analīze. Tātad, kā jūsu projektā ir plānota šī te nākotnes naudas plūsma un projekta atmaksāšanās. Par nākotnes naudas plūsmas vērtēšanu esam salikuši kopā arī tādus galvenos, bet gribu uzsvērt, šis uzskaitījums viennozīmīgi nav pilnīgs un visaptverošs. Šie biznesa projekti ar šādām būtiskām investīcijām tiek vērtēti individuāli, un jums var tikt uzdot papildus jautājumu, vērtēt papildus rādītāji, bet šeit ir tie būtiskie kredītspējas vērtēšanas kritēriji, kurus mēs, izņemot pēdējo nodrošinājumu, faktiski vērtēsim visos gadījumos. Arī banku garantiju gadījumos pirmais filtrs ir bankas, bet tāpat mēs skatāmies, lai nebūtu projektā kaut kādi mūsuprāt šķēršļi, kas neļauj projektu realizēt tīri no projekta dzīvotspējas viedokļa. Pirmā ir finanšu disciplīna, un šeit mēs vairāk runājam par vēsturiskiem datiem. Tātad pieteicējiem nevar būt nodokļu parādu, var būt gan vienošanās par nomaksu grafikā, ja tā netiek kavēta. Pieteicēji nevar būt vēsturiski iekļaut kādos parādnieku reģistros, loģiskākais būtu Latvijas bankas kredīta reģistrs, bet ne tikai. Un pieteicēji nevar būt grūtībās nonākuši, tātad negatīvs pašu kapitāla zaudējumi maksāt nespēja. Par grūtībās nonākušu uzņēmumu kritērijiem vēl nedaudz pastāstīšu arī beigās atsevišķos slaidos. Nākamā sadaļa pati biznesa ideja, tās dzīvotspēja, tātad naudas plūsmas pamatotība, to pamatošie pieņēmumi, tā skaitā noteikti biometāna realizācija, kam realizēsiet, kādā veidā, kādas ir plānotās realizācijas cenas, konkurētspēja, tehnoloģijas, jau pieminētās izeivielas. Tāda arī ļoti būtiska sadaļa īpašnieka vadība, gribētu teikt, arī reputācija un līdzekļu izcelsme arī tiks vērtēta. Un finanšu kritēriji, un tie ir minimālie. Tātad pēc projekta realizācijas plānotajiem, tātad pašu kapitālam ir jābūt vismaz 10%, un tas ir pirms kapitāla atlaides piemērošanas. Jā, ar pieņēmumu kapitāla atlaide, iespējams arī netikt piemērota. Neto saistībām pret jūsu peļņu pirms procentiem nolietojuma amortizācijas un nodokļiem šis rādītājs nevar pārsniegt 7,5.
Un saistību apkalpošanas spēja arī tiek vērtēta ar 2 rādītājiem, tātad DSCR un ISCR, respektīvi saistību apkalpošanas koeficients un procentu seguma koeficients, attiecīgi vērtības 1,9 un 1. Tās ir tādas ļoti, teiksim tā, minimālie sliekšņi, jūs piekritīsiet dzīvot spējīgam uzņēmumam. Jā, un kā jau minēju, nodrošinājumu gan mēs vērtēsim tikai gadījumā, ja būs aizdevuma piešķīrējs, un tajā gadījumā tad būtiski ņemt vērā, ka varam piešķirt līdz 300% no nodrošinājuma vērtības, kur ir noteikti saskaņā ar certificētu vērtētāja sagatavot tirgus vērtējumu. Tā var būt nākotnes tirgus vērtība tātad šim izveidojamam aktīvam. Jā, tagad iedošu vārdu savam kolēģim Arnim, tehniskajam ekspertam, kurš nedaudz vairāk pastāstīs par pieteikumu tehnisko vērtēšanu. Jā, lieki paldies. Prieks redzēt daudz sejas, ar kurām mēs esam pēdējā laikā stipri daudz arī tikušies. Mana sadaļa būs tehniskā sadaļa. Pirms pie tās noteikti gribēju ierosināt un atgādināt, ka mēs Altuma pusē noteikti vienmēr esam atvērti tikties klātienē, attālināti, izrunāt problēmu jautājumus. Pārsošie šeit trešdaļa pie mums ir bijusi un to zinu. Tā kā tiešām esam atvērti, ja kaut kas nav skaidrs, labāk izrunāt nekā var izsnākt kaut kādas garas sarakstas ceļā. Tas noteikti nav mūsu mērķis. Tā ķeršos pie slaidiem. Attiecināmās izmaksas. Tāds galvenais un vadošais princips ir tas, ka attiecināms ir tas, ar ko ražo biometānu biogāze, un palīgi infrastruktūra nav attiecināmās izmaksas. Piebraucamie ceļi, piemēram, tehnisko darbinieku telpas novietnes, tās nebūs attiecināmās. Tad varbūt izējot cauri tādiem lielākiem punktiem, jauna biogāzes stacija, biogāzes stacijas pieslēgšana, digesteru uzstādīšana, bagātināšanas iekārtas, papildu aprīkojums tieši biometāna sagatavošanai, attiecīgi infrastruktūras pielāgošana, bet tieši šīm te minētajām investīcijām. Kā arī pieslēgums dabasgāzes tīkliem un pieslēguma punkta izveidi. Transportēšanā, kā jau kolēģi iepriekš minēja, runa ir par vilcēju un 2 cisternām ar šo te bez emisiju vai AR darbināmu vilcēju. Neattiecināmās izmaksas ir tas, ko tiek strādājuši ar projektiem. Viss šis saraksts noteikti jums ir stipri pazīstams. PVN projektēšana, zemes iegāde, lietotu iekārtu iegāde. Šeit gribētu uzsvērt, ir iekārtas biometāna uzskaitai kvalitātes kontrolē un motorizācijai. Runa ir par Konexus puses šīm te iekārtām. Protams, ka ja mums ir biometāna iekārta, kas veic uzskaiti, viņi bez tās neko nevar certificēties, runāt par šīm pieredzības robežu sadaļu. Ceļu laukumi, žogi, certificēšanas, apdrošināšanas, darbinieku apmācības. Vispār izmaksas, kas apkārtos regulāri, protams, ka nevar tikt attiecinātas. Iesniedzamie dokumenti. Biznesa plāns mūsu mājaslapā, viņš ir jau no marta. Viņā būs nelielas korekcijas, bet pēc būtības nekas ļoti nemainīsies. Tas, kas ir tāds svarīgākais, tātad būvniecības lietas numurs visā mums būs vajadzīgs, stadija izsniegta būvotļauja. Tas nozīmē, ka ir kaut kāds dokumentu kopums, kas jau ir iesniegts. Tehniskie noteikumi no tīklu operatoriem vai ir dienesta vai citiem izsniedzējiem, ja tāds ir nepieciešams, arī obligātie dokumenti. Nākamais lielais ir tāme. Mēs nedosim savu obligātu tāmas formu, bet aicinām nepakrēties un tomēr sniegsim pietiekoši izvērstu, lai būtu iespējams identificēt, kam kāda summa aizies, jo, ja to nebūs iespējams izdarīt, mēs rakstīsim vēstuli, lūdzam paplašināt tur, papildu aprīkojums pusmiljons. Tāda pozīcija īstenējas, tur vajadzēs kaut ko daudz plašāk aprakstīt. Biometāna realizācijas līgumi vai priekšlīgumi. Par līgumiem skaidrs, forši jums tāda ir, jo iespējams, ka jums tāda vēl nebūs. Priekšlīgumi ir tāds juridisks termins, bet lai skaidrs, kur jūs ņemat izējas informāciju saviem pieņēmumiem par izmaksām.
tas var būt arī sarakste, vēlams kāda vienošanās, neformāla vienošanās vai nesaistoša vienošanās, ka ir kāds pircējs, kurš varbūt ar to arī, nevis varbūt, bet kurš noteikti ar to arī nodarbojas. Negribētu lietot tādu cienījums, bet vismaz institūcijā strādājošs uzņēmums. Nevis kaimiņš apsolās, ka viņš pirka par 1 miljonu megawattstundu. Nebūs īsti tas. Un projekta īstenošanas vietas īpašuma tiesības. Tas ir arī svarīgi, vai mēs zinām, ka jūs tur drīkst darboties. Iesniedzamie dokumenti biometāna transportēšanai, šis pats biznesa plāns, pāme, tehniskā specifikācija, un, kā jau Līdi minēja, tad šī atšķirības starp Veigaru projektu un de minimis tur ļoti svarīgi, lai saprastu, kādas tad ir attiecināmās izmaksas. Attiecināmās izmaksas, bet pieejamais finansējums jums. Iesniedzamie dokumenti, MVK deklarācija, dokuments tā saucās, viņš būs jāsniedz arī lielajiem uzņēmumiem. Vēsturiskajās ievies nosaukums MVK deklarācija. Pilna saistīta uzņēmuma grupas struktūra, par to Līga izstāstīs sīkāk nākamajos slaidos, un līdzekļu izcelsme apliecinoši dokumenti. Tāpat arī papildus mēs varētu pieprasīt papildu dokumentus, kā arī Līga minēja, dažādu detaļu vai aspektu noskaidrošanai. Esat gatavi, ka ja mums kaut kas nebūs skaidrs, prasīsim papildus dokumentus. Tas, kas jau ir vairāk kārt minēts, gan Kem, gan Līgas stāstītajā, tad šī kapitāla atlaides piemērošana. Projekta pabeigšana nenozīmē tikai to, ka ir parakstīta būvatļauja. Projekta pabeigšana ir arī tad, kad jūs jau sākat ražot šo apjomu, kurš ieteicis savu ieteikumu. Tad varbūt zinām nobīdi, laikā viņa būtu lielāka nekā nedēļas. Tāpēc arī ir šī atsauce, ka jūs paši kā komersanti nosakat šo brīdi, tad sasniedz rādītājus, kad esat gatavi pieprasīt kapitāla atlaides piemērošanu. Un tas, ko mēs esam izlēmuši, lai atvieglotu arī jums dzīvi, ir, ka datus ir jāsniedz par 1 pilnu mēnesi, kad rādītāji ir sasniegt, un esmu pareizināsim no 12. Vai nav tā situācija, ka ir vēl gadu jāstrādā, lai sasniegtu gada rādītājus. Un kā jau minēts, tad šie rādītāji ir vai biometāna ražošanas gadījumā saražotās megawattstundas uz 1000 eiro, vai biometāna transportēšanas gadījumā megawattstundas pārvadātas gadā. Šie bija rādītāji. Un tad to noteikšana. Mēs ņemam jūsu pieteikumu, biznesa plānu, un pretī sagaidām šos gāzes izcelsmes apliecinājumus, ilgtspējas certifikātus par vismaz šo vienu konkrēto mēnesi. Tas, protams, ir saskaņā ar iekšējās uzskaitas dokumentāciju par pašpatērēto, un apliecināt izēvielu faktiskā pieejamība atbilstoši pieteikumiem. Tātad jums ir jāparāda, ka jūs esat saražojuši un ka jums ir bijis no kā saražot. Un transportēšanai atklāt saskaņā ar biznesa plānu pieteikto. Svarīgi ir šī izcelsmes apliecinājumi vai iespiešanas punktā saspiest ar biometānu saskaņā ar transporta dokumentiem vai ar šo te izdruku, ko jūs saņemat no iespiešanas punkta, vai vienošanās un transporta dokumentācija ir tieši piegādātā, pārvadātā biometāna apjoms. Transporta komplekta īpašuma tiesība apliecinošie dokumenti. Tālūk. Kas ir vēl ļoti svarīgi, tuvāko pāris dienu laikā automa mājaslapā būs gan attiecināmo izmaksu izvērsts apraksts, tās ir vairākas tabulas, neliels korekcijas biznesa plānā, tā ka tuvāko dienu laikā, es domāju, ka līdz izsludināšanai šie grozījumi būs pieejami. Pārts. Jā, tad noslēgumā gribējās tikai tēma ir ārkārtīgi plaša, valsts atbalsts ir ļoti plaša tēma un par to varētu runāt daudz, tāpēc izvēlējos dažus svarīgākos punktus, kurus tiešām gribēju šajā auditorijā uzsvert. Tālāk, ja nianses nav skaidrs tieši jūsu situāciju piemērošanu, visos gadījumos droši konsultēties ar mums. Pirmais jau pieminētais darbu sākums. Tātad šo te darbu sākumu vispār ierobežojumu faktiski nosaka faktā valsts atbalsta regula, saskaņā ar kuru atbalsts tiek piešķirts. Ja, un tas princips ir tāds, ka
atbalstu var piešķirt darbībām, kuras nav uzsāktas, tādā veidā, tā kā pierādot, ka atbalstam ir stimulējoša ietekme. Bez atbalsta jūs to projektu vai nerealizētu, vai vismaz realizētu mazākā apmērā. Tad praksē tas ir ārkārtīgi vienkāršs kritērijs, vai ir iesniegts atbalsta pieteikums, pirms jūs sākat realizēt faktisko projektu investīciju. Un tas ir ļoti būtiski. Investīciju, tātad līgums par investīciju, pašu darbi, lāpsta zemē jau durta, vai arī veikti maksājumi. Tas neaizliedz jūs veikt sagatavošanās darbus, gluži otrādi sagatavošanas darbiem. Faktiski jau šobrīd būtu jābūt pilnā sperā, vai jānotiek, tātad visas atļaujas saņemšanas, projektēšanas, priekšizpētes veikšanas, tirgus izpētes. Tas viss drīkst un tam jābūt izdarītam pirms atbalsta pieteikuma iesniegšanas. Kamēr Arnis stāstīja, sapratu, ka mums nav atsevišķa slaida, bet pateikšu tāpat, arī bieži uzdots jautājums par to, vai piegādātājs ir jāizvēlas iepirkumā. Un šeit ļoti būtiski atbilde, tātad iepirkuma regulējums attiecas tikai uz jums tajā gadījumā, ja jūs esat vai nu publiskā iepirkuma likuma vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju šī likuma subjekti. Citos gadījumos nē, fonda kopējie noteikumi pasaka, ka šis uz jums neattiecas, tātad jūs varat izvēlēties piegādātāju sev ērtā piegādātāja izvēles procedūrā, paturot prātā, ka tātad mēs kā Altuma vērtēsim gan iespējamu interešu konfliktu, cerams, tur tāda nebūs, gan arī izmaksu samērīgumu un pamatotību. Jā, diezgan bieži tiek jautāts arī par situācijām, kad ir šis zematslēgas, apvienotais, man nebūs gluži precīzi, bet apvienotais projektēšanas un būvniecības līgums. Un ja šāds līgums jums ir un ir jau noslēgts pirms atbalsta pieteikuma iesniegšanas, faktiski ir uzskatāms, ka projekts ir uzsākts, atbalstu mēs jums nevarēsim piešķirt. Tomēr ir izņēmums. Līgumā var būt atrunātas šīs divas daļas, tātad sagatavošanās darba daļa ir projektēšana un būvniecības darba daļa ir pati investīcija. Tātad, ja līgumā ir konkrētas skaidrs atrunas par to, ka šī investīcijas daļa stājas spēkā, tā vienošanās starp jums un piegādātāju, tikai pēc tam, kad jūs esat pieteikušies atbalstam, tad tāds līgums var tikt akceptēts, bet šo ļoti aicinām tad ar mums iepriekš saskaņot konkrētās redakcijas, ja jūs plānojat tādu līgumu vēl paspēt šobrīd noslēgt pirms atbalsta pieteikuma iesniegšanas. Man saka, ka akumulators gandrīz izlādējies. Beigsies prezentācija. Jā, tad, kas vēl šeit ir pieminēts, protams, jums vēl drošāk, tas nav obligāti, bet jūs drīkstat arī teikt, ka vispār būvdarba daļa stājas spēkā pēc Altuma atbalsta lēmumu saņemšanas. Ja? Tātad, jo viens ir robežšķirtni iesniegts pieteikums, otrs ir atbalsta lēmums. Drošāk atliekoši pēc atbalsta lēmuma. Jā. Tad par MVK, kā Arnis jau pieminēja, mums ir mazā vidējā komercanta deklarācija, mēdz teikt arī mazais vidējais uzņēmums, bet, kā zināms, šajā programmā drīkst pieteikties visu lielumu komersanti, ne tikai mazie un vidējie, bet arī lielie komersanti. Tomēr lūdzam šo te atcerēties, ņemt vērā un jau sākotnēji ievērot, ka visiem, arī tiem, kuri ir lielie komersanti, ir jāizpilda, ir jāiesniedz šīs mazā vidējā komersanta deklarācijas. Šeit uz ekrāna jūs redzat robežšķirtni mazajiem, vidējiem, lielajiem uzņēmumiem. Tad lielie visbiežāk jau slieksni Latvijā šeit pārsniedz tieši darbinieku skaitu dēļ, jo tad robežšķirtni ir 250 darbinieki, pārējās divas ir apgrozījums slieksnis 50 miljonu eiro, bilances kopsumma 43 miljonu eiro. Arī tās, protams, var pārsniegt, bet darbinieku skaits laikam ir biežākais. Kas ir jāuzsver, šie sliekšņi ir saistīti uzņēmumu grupai kopā. Tātad nevis tikai konkrētajam SIA,
bet visiem uzņēmumiem kopā, kas ir saistīti un saistīti saskaņā ar šo valsts atbalsta regulējumu, saistība veidojas virs 50%. Gan caur fiziskām, gan caur juridiskām personām, tā izskaitā caur arī ārvalstīs. Ja? Tātad lielo uzņēmumu gadījumā, ja jums ir īpašuma tiesību struktūra, kur īpašnieki ir ārvalstīs, jums būs jāvar izsakot pilna ķēde, tātad pilna uzņēmuma grupa, mums arī ir pienākums to pārbaudīt. Pie lielā komersanta status varbūt tas tev mazāk kritiski, bet nākamais slaids būs par grūtībās nonākuši, un tur kas ir kritiskāk. Katrā ziņā slaidos ir arī saites gan uz deklarācijas veidlapu, gan uz palīgu materiāliem Centrālās finanšu līguma asociācijas aģentūras mājaslapā, tā kā ar to varēsiet iepazīties pēc tam. Bet jā, tad par grūtībās nonākuši uzņēmumu sadarbību. Tad atkal valsts atbalsta regulējums uzliek mums par pienākumu visos gadījumos pārliecināties, ka jūs kā atbalsta pieteicējs neesat grūtībās nonācis uzņēmums. Faktiski atbalsts netiek piešķirts ar mērķi sniegt jums šo grūtībās nonākušu uzņēmumu atbalstu. Kā jau minēju, tas ir jāvērtē pilnlaika saistīti uzņēmumi, kur iepaipē skaitā ārvalstu uzņēmumiem. Ar to līdz šim praksē mēdz rasties zināmas grūtības tādā ziņā, ka šī te ārvalstu uzņēmuma grupa bija grūti pilnībā identificējama vai nebija iegūstami dati par šiem ārvalstu uzņēmumiem. Tad kopš šīs vasaras ir Līdz. Tā, ceru, ka mūs atkal dzird un attālināti. Jā, tātad kopš šīs vasaras ir pieņemts papildu regulējums tieši attiecībā uz lieliem komersantiem, kuriem ir grūtības noteikt šo te starptautiskās grupas grūtībās nonākušu uzņēmumu statusu. Attiecīgi, ja esat lielais komersants, tad noteikti palīdzēsim jums tikt ar šo skaidrībā. Tas būtiskākais ir tie kritēriji. Tad visiem uzņēmumiem nekādā gadījumā nevar būt maksātnespējas procesa pazīmes, nevar būt bijis saņemts glābšanas atbalsts vai pārturēšanas atbalsts, vai nevar būt zaudēti vairāk kā 50% no jūsu pamatkapitāla. Lieliem uzņēmumiem ir papildus pazīmes, un tā ir saistīta ar pašu kapitāla attiecību, kurai jābūt noteiktās robežās, un procentu seguma attiecība. Un kas ir būtiski, to vērtē gan jums kā atbalsta pieteicējiem, gan jūsu saistītu uzņēmumu grupai kopā. Šeit ir tās dažādās situācijas, tātad, ja atbalsta pieteicējs uz grūtībās nonācis, tad nevienā gadījumā atbalstu nevarēs piešķirt, bet arī saistītu uzņēmumu grupa nevar būt grūtībās nonākusi. Jā, un tad pēdējais par šo noteikti vēl informācija jau ir šobrīd Altuma mājaslapā un informācija būs, bet ir vērts pieminēt, ka saņemot valsts atbalstu ir jāievēro publicitātes prasības ir nosacījumi, tad par šo atbalstu ir jāinformē arī sabiedrība. Un tās ir gan fiziskās publicitātes lietas, tādas kā plāksnes vai stendi, gan arī jūsu mājaslapā ir jāinformē par to, ka jūs uzsākat šādu te atbalsta projektu realizāciju. Un, kas ir būtiski, šeit varbūt arī projekti virs 10 miljoniem eiro, jārēķinās arī ar publisku pasākumu, kurā informēt par šo projektu. Un tas visdrīzāk pēc realizācijas. Katrā ziņā ir izstrādāti rīki, kas palīdzēs tikt ar šo galā. Šobrīd tikai pieminam, lai jūs zinātu, ka tādas prasības būs. Informācija par to, ka jūsu projekts saņēmis atbalstu, būs jāpaziņo plašākai sabiedrībai. Lūk, šim kodam vajadzētu jūs aizvest uz Altuma mājaslapas attiecīgo sadaļu. Informācija šobrīd ir aktīvi papildinam, lai līdz 10. decembrim tā būtu pilnīga. Veidosim arī biežāk uzdoto jautājumu sadaļu.
Un mūsu kontakti esam pieejami konsultācijām gan e-pastā, telefoniski, arī tiekamies klātienē attālināti. Tiešām ļoti kopējais mērķis ir, lai šī programma tiktu realizēta kvalitatīvi, lai mums būtu Latvijā būtiskas jaunas biometāna ražošanas jauras, un mēs rūpīgi virzītos uz enerģētisko neatkarību.